Nu čau, 100 gadus neredzētie. Atkal pienācis kāds laiks kaut ko uzfilmēt. Šodien līgo diena, jūs to droši vien skatīsieties, tad, kad jau sen vairs nebūs līgo diena, kad es būšu kaut ko uzmontējis un tā. Bet par ko stāsts? Stāsts to par to, ka taisīsim plovu atkal. Plovu, sagaidīšanas plovu. Šodien būs daudz ciemiņu, daudz ēdāju. Uztaisīsim viņiem ritīgi foršu garšīgu sagaidīšanas plovu. Vajag paskatāmies, ko tad man tam visam vajag. Lai sanākt labs plovs, viennozīmīgi mums ir vajadzīga gaļa. Man būs lielopiņš, tur ir gan ar kaulēm, gan mīkstums, 3 kg. Plovs, otra sastāvdaļa plovā, protams, ir rīsi. Rīsi ir nomazgāti kārtīgi. Atcerieties, ko es jums vienmēr esmu teicis par mazgātiem rīsiem, jo labāk nomazgāsiet, jo labāks plovs būs. Nežēlojiet laiku tam. Sīpoli arī ir 2 kg sagriezti jau sīpoli, burkāni, dabūjiet zeltanos burkāns kārtīgi plovam, arī parasto burkāns, mazliet rozīnes, bārbeles, ķiploks pats pa sevi, ieliksim čilī kā vienmēr, zīra būs, pipari melnieti, sāls parastā, mazliet rozmarīns, jo lielopiņš, pipari, jā, un mēģināsim visu glābt, ja kaut kas nebūs labi ar hmelis un eli. Ok, sākam taisīt. Sākam ar to, ka ielējam eļļu. Jāmalk kārtīgi uguns un jāapmājas, lai dabūnu no visām pusēm apcepties. Kad gaļa apcepusies, ņemam viņu ārā, lai varam apcept tālāk arī sīpols un burkāns. Nu ko, apcepam arī sīpols. Kad sīpoli mazliet apcepušies un savu sulu jau sāk atdot, pievienojam klāt arī burkāns. Visus burkāns. Un kad burkāni un sīpoli jau ir atdevuši suliņu bišķīt un palikuši mīksts, liekam atpakaļ gaļu. Un pagatavojam kādu laiku. Kamēr tur viss sāk saltēties, īstais laiks sagatavot garšvielas. Paņemsim ziru, ieberam piestā. Var bērst ar rokām. Ieberam sāli, apmēram 3 ēdamkarotes. Man ēdamkarota nav par rokai, es uz aci. Tāpat kā laika neskaita, tāpat garšvielas. Nu, pārsālīt nevarēs, rīs arī šo to paņems. Kad es saku pārsālīt nevar, tas nav taisnīgi, vienmēr var, tāpēc vajag uzmanīgi, bet vēlāk pagaršosim, tad redzēsim. Sasmalcināt to ziru. Protams, arī melnie pipariņi. Atkal rūpīgi izmaisam.
Un lai viņš visi sautētos, pielējam ūdeni. Vajadzēja siltu, vai baigi vēl lielo uguni, bet vārīties nepārstāja. Būs ok. Bišķi arī rozmarīnu. Un tagad, vismaz stundu, lai viņš vārās, un pēc tam liksim vēl klāt garšvēliņas. Kad ir mazliet pavārījies, piebaram atlikušās garšvēles vēl, tā skaitā piebaram bārbalītes. Hmelis un eli var likt, var nelikt, tas pēc vēlēšanās. Es bišķīt lieku. Protams, kur tad bez rozīnēm? Iemetīšu vienu mazo superaso. Galvenais, lai viņi viens neapēd. Šito mazliet apmaisam. Un vaķi plociņš. Au! Un kājiens pipariņu arī. Šios galvenais nepārplēst un būs ok. Tad šitā viņš droši kādu stundu vairāk. Skatās pēc sajūtām. Es kronometru nelietoju. Es tur skatos, kā ir ar šķidrumu iekšā, kā ir ar gaļas mīkstumu, vai ir pilnībā izjukuši burkāni. Skatāmies, kad būs nākošais solis. Ko, pienācis laiks rīsēm? Mazliet ūdeni. Ko tagad rīsi ir ielikti, gaidām vēl apmēram kādu minimums pusstundu, lai ūdens iztaiko. Ko, gatavs ir, ņemsim ārā ķiploks, lai var apmaisīt. Un gāja tev ir apakšā, jā? Jā. Ko, kaut kā tā. Tad būs jāgaida ēdāji pirmie.
tur nav daudz. Jāuzprāt, cik tur vispār ēdīs. Man arī. Ka nesaliekam pa daudz tieši Tā kam tur? Es nezinu, paņem Man tad dod. Tur. Ainariņu uztais mums bildi ar rivu. Es te paturētu. Nav. Tas esam karo. Pagaidi, ne? Nekraties vēl. Tev jau nav tas šats. Tas ir kauls? Jā. Tomēr kas par ripu?